Rēzeknis novada ziņas. Ar mērķi veicināt vietējos sabiedrības saikni ar pašvaldību visos Rēzeknis novada pagastos ir izveidotas dzīvotāju konsultatīvos padomis. Itis ir viens no demokrātijas izpausmes veidiem, kas socis darboties salīdzinošai nasiņ, taču ir vietas Rēzeknis novadā, kur dzīvotāji to sokuši izmantot cīši aktīvai. Viens no tādiem ir Gaigalavas pogasts. Kab dazinātu vairāk par konsultatīvo padomju izveides mērķim i tū darbību, šodienis sarunu aicinājusi Gaigalavas pogasta dzīvotāju konsultatīvos padomis vadītāju Laini Vuguli. Sveicinoti! Labdien! Pastostiet lūdzu, kāds bija jūsu pogasta konsultatīvos padomis izveides process un kas ir tos sastāvā? Mūsu pogastā līdz oktobra mēnešam tādas iedzīvotāju konsultatīvos padomis vispār nebija. Es paša personīgi biju dzirdējusi par šādu padomi, un tagad es vispār dzīvē esmu ļoti aktīvs cilvēks, un man nav vienaldzīga sava pogasta dzīve, kas notiek mūsu pogastā. Tad ar lielu napacītību gaidīju oktobrī novada reikotu iedzīvotāju kopsapulci, uz kuru bija atbraukši Rēzeknis novada gan pašvaldības porstoju, gan arī pogasta porvalde ar tos vadītoju un visom struktūru vienību vadītojiem, gan arī iedzīvotāju. Iedzīvotāji, kā vienmēr, ir diezgan pasīvi, ko es esmu novērojusi, un mūsu pogastā uz šo sapulci bija atgojis ļoti neliels pulks interesentu. Kaut gan te bija darba diena i pēcpusdiena, varēja atrast laiku un arī attīt, tāpēc, ka tika apspriestas ļoti globālas lietas. Tad, kad bija jāuzdod jautājumi, man bija šis te jautājums par šo te iedzīvotāju padomi, vai tāda ir, jo es arī nezināju, vai tāda jau varbūt ir nodibinota. Un tad, kad Rēzeknis novada priekšsēdētājs Manuīts Švarcs paziņo, ka Gaigalavas pogastā nav šādas padomis, un tad Švarca kungs pasaka, par cik aktīvāko jautājumu uzdevēja ir Laine Vuguli, tad Laine Vuguli arī izvirzom par šos padomis priekšsēdētāju, un lai jai tad arī šajā sapulcē tiks nodibinota šeit iedzīvotāju padome. Protams, es to nenozabēdu, nāca sacīja, un es biju ar mīru, un līdz ar to tī aktīvākie cilvēki, kas bija izraduši šo te sapulci, mēs to vada izraudzējām arī kādus porstovis, un pēc tam tika dots man uzdevums arī pašai uzzinot un parunot ar tiem iedzīvotājiem, kuri būtu tie aktīvākie un kurus mēs varētu uzaicinot. Pēc tāda principa tika aicinoti šī cilvēki, lai porstoētu par cik mūsam Gaigalavas pogasts sastāv no divām daļām, no Gaigalavas cīma un no Vecstružāņiem, kas ir agrāk bijuši divi atsevišķi kolhozi. Un tī ir arī savs tāds kā centrs un atsevišķi visa darbošanos. Tad tika arī no Vecstružāņiem iesaistīti cilvēki un arī no Gaigalavas. Mūsu vidā ir arī bezdarbnieki, zemnieki, kas saka, povori, pordevēji, pensionari, školnieki. Tādi aktīvi cilvēki. Bet ar to nezabēc, ka šī te padomis ietvaros mēs arī šos te cilvēkus varam arī pamainēt. Ir bijuši tādas reizes, kad cilvēki varbūt nevar atbraukt vai attīt vairākas reizes, un tad mēs varam nomainīt uz tādiem citiem, kuri būtu ar mīru darboties. Cik bieži jūs teikatās, kādi tad ir tie jautājumi, ko jūs pa itu laiku esat apsprīduši ir izcinoši? Teikamies mēs apmēram vienu reizi mēnesī. Sākumā oktobrī mēs tikamies līdz gada nogaļai, mēs tikamies vairākas reizes. Jo mēs bijām nolēmuši, ka par savu pirmo darbu par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai gribējās uzreikot tādu kā pogasta sakūpšanas tolku pirms zīmes, kā saka savākt rudiņas atkritumus un drusciņu tādu kā dovanu savam pogastam. Un arī dažādi citi jautājumi, ko mēs apspriežam, tas ir mēs katrs attiecīgīs padomes loceklis, jau ir uzzinojis kaut kādas vai jām iedzīvotāji ir nokuši klot, sacieši kaut kādas problēmas vai kaut kādas sūdzības vai kaut kādi jautājumi. Un mēs šos te jautājumus apkopojam, un pēc tam mēs rakstiskā veidā īsniedzam savā pogasta porvaldē. Un tad pogasta porvalde attiecīgi izlasot šos te mūsu jautājumus vai mūsu lūgumus, cenšas šos te problēmas vai jautājumus arī risināt. Jūsos klausoties pilnīgi loģisks rodīs jautājums, vai jūs saimit par savu darbu atalgojumu? Nā, mūsu darbs pastāv vienīgi tikai uz brīvprātības principa pamatim, un mēs par savu darbu nesaņemam pilnīgi nekādu atalgojumu. Mūsu atalgojums ir būs labo saikne, kas tiks izveidota starp iedzīvotājiem un pogastu.
Jūs mirklēt atpakaļ sacījāt, ka pirmais darbs, ko izdarījāt, bija sakūpēt savu pogastu pirma valsts svātkim. Kādas vēl darbus vai kādas vēl aktivitātes jūs esat izdarījuši? Aktivitāte pirmo bija sakūpšanas tolkai. Aktivitāte no iedzīvotāju puses nebija ļoti liela, bet piesaistot arī šos te simtlatniekus saucamos, tad mēs izkūpam pogasta galvenajā īlā. Mums bija tāds viens objekts, kas atrodas pogasta centrā. Izgrīzam ceļamols, iztērām kryumus, bet porēji iedzīvotāji, kas nebija atgoši strodo, katrs pie savas mojas. Cilvēki tomēr bija ņēmuši vērā mūsu lūgumus un aicinājumus. Nebija tā, ka gluži noraidījuši, un tas, vārdu sakot, mani priecēja. Un es ceru, ka aprīlī, tad, kad būs lielo Latvijas sakūpšanas tolka, šeit aktivitāte būs ļoti liela. Pēc tam, kad nokušo aktivitāti, tad jau bija Ziemassvētki un iedzīvotāju padome, cepam piparkūkas lielos un apcīmojam šos te visus vintuļos pensionārus un arī invalīdus pa Gaigalavas pogasta teritoriju. Atsevišķi cilvēki bija nozīmēti, bet tas personīgi pošā ar iesaistot savu mētu un mūsu un vēl vienu rodu mētiņi. Mēs apbraukojam Vecstružānu pogastu katrā sētā un ar gitāru un ar dzīsmam porsteidzam šos te vecos cilvēkus 25. decembra reitā, Ziemassvētkos, un tīšām saviļņojums bija ļoti liels gan jiem, gan mūsiem. Arī pie jiem bija bijusi sociālo darbinīca Angelīna Spridzāne, arī pirms Ziemassvētkiem apcīmojusi šos te cilvēkus. Tā kā šeit kopīgo sadarbība izdeva porsteiguma moments, ko es uzskatu, ka šādā gorā ir joturpināja, un tāpēc, ka nevienmēr šī te cilvēciņi, kas dzīvoja ļoti toļi no centra, ka informācija arī nonāk pie jiem. Pēc tam nokušo aktivitāte pirms jauno goda pošā. Jau 5 gadus Gaigalavas kultūras nams organizēja tādu kopēju ģimeņu veco gada pavadīšanu, jauno gada sagaidīšanu. Tas notiek tā, ka ģimeņu lūkā ar visiem bērniem, ar visiem rodim, mēs ejam uz kultūras nomu, pulcējamies jau 11. un tad ir lielīs ekrāns un 12. tiek sagaidīts šis te jaunīs gods, un šādā te veidā visi arī tomēr kaut kā stiprinājam šos te ģimeniskos vērtības. Un iedzīvotāju padome bija otkon veikusi jaunu aktivitāti, un tā kā ir grūti tādi laiki, tomēr gribīs kaut kādu prīku, un aicinājums bija savokt dzīdojumus svātku salūtam. Un tika otkon izkorti uzaicinājumā plakāti, tika nolikta zīdojuma urna kafejnīcā Dzirnas pavisam ir jauns uzņēmums atsavērīs. Pogosta iedzīvotāji Joņci Margarita Kaļvi ir atvēruši kafejnīcu un arī tādu kā nelielu ražotni, kur tagad pašlaik cep buļceņus un ražo visādas gaļas ruļetes, un arī ļoti atbalsta vienmēr šos te visus pasaukumus, arī palīdz, kā sponsori darbojās, un pie jiem tika novietot arī šai zīdojumu kastīte. Kā vienmēr es jau īpaši necerīju, bet, otkon tī poši aktīvoki, kas jau arī katru gadu īt uz šim pasaukumim, tie arī bezīdoši šo te naudeņu, jā. Paldies arī Pogosta padomē, kuri atbalstēt mūsu pasaukumu, un tomēr šam te zīdojumu mēs savocam, nelalim spākiem, jā, bet tomēr šis te salūds bija, un es uzskatu, ka jaunajā godā salūds tas tomēr bija otkon kortījis tāds prīka mirklis. Jūs sacījāt, ka jaungada salūtam pogasts ir piešķirs kaut kādus līdzekļus, tad nokušais jautājums būs sekojuši, cik veiksmīgai veidojās saikne ar pašvaldību un cik atsaucīga ir pogasta porvalde. Par sadarbību ar pogasta porvaldi, es domāju, ka mēs ir izveidos ļoti labs kontakts, jo tad, kad mēs īsūtam savus kaut kādus jautājumus un lūgumus, šī te lūgumi pēc iespējas tiek otrok atbalstīti vai īsacēts, kā reikotīs un tā, un arī tagad mēs iedzīvotāju padome esam pornāmuši pogasta avīzes izdūšanu, jā, mūsu rindos ir viena jauna mētiņa, kura tagad būs informatīvo izdevuma redaktore Laura Sarnoviča, jā, un tagad mēs esam īsokuši jaunu tādu kā rubriku, kā iedzīvotāji uzdod jautājumus un īsūtam mēs pogasta porvalde atbild uz šim te jautājumiem, un tādā veidā mēs arī, lai katram naiet uz pogastu ar savām problēmām, tādā veidā mēs censimies tagad katrā izdevumā veidot šādu rubriku, kas saka, iedzīvotāju jautāja, pogasta porvalde atbild un arī realizē šos te veicamos darbiņus. Un arī turpmāk pogasta porvaldes telpos tiks izvītota posta kastīte, kur iedzīvotāji pat nameklējot mūsus, katrs var izrakstīt savus jautājumus un īmest posta kastītē. Un pēc tam mēs izņemam, apkopojam un otkon, kas saka, notiek šis te atgriezenisko saite ar pogasta porvaldi. Un vēl sarunas beidzamajā daļā vaicojums, kā jūs vērtējat savu līdzinējo darbību?
Novērtējot savu līdzinējo darbību, te nav gara sokot oktobra, tagad februāļam, es uzskatu, ka mēs esam ļoti aktīvi izsokuši šo te darbību. Arī tī kolēģi, kas man ir, kas saka, dūmu biedri varētu sacēt, pogosta aktīvisti, kas mēs esam sazapuļcieši. Mēs ļoti aktīvi cenšamies izzinot šos te iedzīvotāju vēlmes, galvenais mūsu mērķis ir salīdēt šo pogusta iedzīvotājus gan savā starpā, gan arī, lai būtu šeit sadarbība ar pogusta porvaldi, jo cilvēki daudzreiz, kad viņiem ir kaut kādas problēmas, viņi apspriež savā starpā, un tad, kā tautā saka, runas visādas klačas, bet lai nebūtu šādu te domstarpību, tomēr mēs gribam uzlabot šo te dialogu tieši starp pogusta iedzīvotājiem, dialogu starp pašvaldību. Un līdz ar to man ir ļoti liels prieks, ka man ir labs atbalsts no novada padomes priekšsēdētāja Monvīda Švarca, kas ir arī Gaigalavīts, un tāpēc varbūt arī starp citom novada padomēm varbūt mēs arī esam visaktīvākie, bet tas ir atkarīgs no paša cilvēka un no tiem cilvēkiem, kas ir tev apliek. Ļoti grūti ir vienam pašam kaut ko paveikt tādu, jo es arī katru darba dienu no 8 līdz 5 strādāju Rēzeknē, un es tikai vakaros esmu Gaigalavā savā sātā, bet par cik man ir arī citas aktivitātes, es deju kolektīvā un dzīdu vēl sieviešu ansamblī, un arī esmu vēl iedzīvotāju padomē, tad man tas laiks ir diezgan tāds ierobežots, bet es cenšos vakaros un sestdienās, svētdienās, un arī tos sapuļcis mums jau sēd porcelānā brīvajos dienos un vakaros, un tad ir jopīzalāgo arī tim, kam ir lūpeņi jopabaro, un tā sanāk mums tos sazapuļciešanās reizes, bet nav jau tas teikts, ka mēs tik reizi mēnesī, mēs pēc vajadzības sazazvonam, saskrīnam kopā un apspriežam šos te aktuālus jautājumus. Un tāpēc vēl noslēgumā ļoti gribētos pateikt saviem pogusta iedzīvotājiem, ka tomēr, lai iedzīvotāji sazadarbotos arī ap mūsiem, lai tomēr censtos sakūpt ap sevi arī šo te vidi un nevis pormastu pogustam par kaut kādu atbalsta trūkumu, jo tomēr katram ir jāsok ar savu sātu, ar savu ģimeni, ar savu pogustu, un katram ir jābūt pogusta patriotam. Paldies, Vugulis kundze, par sarunu! Latgulis radījis studijā šodien gastie Gaigalavas pogusta dzīvotāju konsultatīvos padomes vadītāja Laine Vugule. Sarunu vadīja Laura Sondere. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.